Čau, mani sauc Diana, klāti kārtējais BūTLV video apskats, un šoreiz mūsu rokās ir nonācis Nokia E7 viedtālrunis. Tālrunis ir diezgan liels, taču ērts. Tā korpus ir veidots no metāla, padarot to nedaudz smagāk nekā ierasts, taču uzreiz piešķir nopietnāku un kvalitatīvāku izskatu. Kā jau biznesa klases tālruņiem pienāks, arī šim ir iebūvēta QWERTY tastatūra. Taču, lai pie tās tiktu, nāksies pārvarēt neērtu atvēršanas mehānismu. Tālruņa vidusdaļa ir jāpabīda pa labi, taču ar vienu roku to izdarīt ir tikpat kā neiespējami, jo netiek nodrošināta nekāda saķere, kas atvēršanu varētu padarīt vieglāku. Labajā tālruņa sānā ir atrodama kameras poga, pietuvināšanas un attālināšanas slēdzis, kā arī SIM-kartes ligzda. Tālruņa augšpusē ir novietota audio izeja, ieslēgšanas poga, HDMI un USB porti, no kura tālrunis arī tiek lādēts. Kreisajā sānā ir tikai aizslēgšanas poga, taču apakšā mikrofons. Ļoti noderīgs ir mini HDMI ports, kas ļaus tālruņu pieslēgt pie monitora vai televizora. Attēls uz tālruņa displeja caur HDMI tiek dublēts, tādēļ izšķirtspēja, piemēram, surfojot internetā, šķiet smieklīgi maza, taču atskaņojot video un skatoties bildes, viss ir kārtībā. Kā jau Nokia tālruņiem pieklājas, arī šim ir Symbian operētāja sistēma, kas pārsteidzošāk kārtā šķiet funkcionāli, ātra un izskatīga, taču nav intuitīva. Tālrunim ir 8 megapikseli kamera, kas ļaus ierakstīt 720p izšķirtspējas video, taču tā kā tajā nav pat ne mazākās miņas no kvalitatīvas optikas un autofokusa, video nebūs pats labākais. Svarīgi pieminēt, Nokia OV veikalā vairākas populārākās spēles ir pieejamas bez maksas, kā piemēram varam minēt Worms HD, Fruit Ninja un Angry Birds. Kopumā var secināt, ka Nokia E7 ir diezgan funkcionāls tālrunis, taču vairākiem lietotājiem Symbian operētāja sistēma varētu šķist kā liels mīnus. Tālrunis izskatās un arī ir ļoti kvalitatīvs, taču pieviļ atvēršanas mehānismus.